Šīs lielās koka plāksnes sauc par saplāksni, bet tās var saukt arī par finieri, kaut arī tas nav īsti pareizi. Saplāksnis ir materiāls, kas tiek radīts no koka, ko sauc par bērzu. Tā ražošana ir ārkārtīgi sarežģīta, bet interesanta. Sākumā bērzus ar šādu lielu mašīnu, ko sauc par kalmāru, ieceļ lielos baseinos ar karstu ūdeni. Tur tie veselu diennakti mērcējas, līdz kļūst gana mitri, lai no tiem varētu ražot saplāksni. Kad bērzi izmērcējušies, tos nepieciešams nomizot. Ražošanas iekārtas garos koka baļķus nomizo un nevajadzīgās mizas izspļauj ārā. Šo sauc par lobīšanas cehu. Te katrs bērs tiek nolobīts ar asiem nažiem. Baļķis griežas un asmeņi atdala plānu jo plānu koka palagu vai plāksni. Iegūtās plāksnes sauc par finieri. Tā kā šīs plāksnes vēl pavisam nesen bija koka baļķi, kas mērcējās ūdenī, tās nepieciešams izžāvēt. Izžāvēto finieri dators pārbauda un sašķiro pēc kvalitātes. Dažām plāksnēm ir caurumi. Tās ir vietas, kur bērzam bijuši zari. Tā kā caurumainus finieris nevienam nav vajadzīgs, šos nesmukumus nepieciešams aizlāpīt. Par to rūpējas darbinieki, kuri strādā pie tādām kā lielām šujmašīnām. Finieris par saplāksni kļūst tad, kad vairākas finiera plāksnes tiek salīmētas kopā. Tas notiek šādā ierīcē. Katrs koka palags iziet cauri līmes aizkaram, un otrā pusē ar līmi noziestie finieri tiek salīmēti kopā. Šobrīd finieris ir salīmēts, bet tas nav īpaši izturīgs, tāpēc lielās plāksnes ievieto ierīcē, ko sauc par presi. Tās saspiež loksnes tik cieši, ka saplāksnis kļūst izturīgāks par dabīga koka dēli. Varētu teikt, ka saplāksnis ir gatavs, atlicis vien to noslīpēt un nogriezt nelīdzenās malas. Gatavo saplāksni novieto noliktavā. Šis ir lielākais bērza saplākšņa ražotājs pasaulē, un no šīs noliktavas produkcija nonāk neskaitāmās pasaules valstīs, kur cilvēki no tā izgatavo piemēram mēbeles, grīdas un pat koncertu skatuves.